brīvu Latviju, brīvā Krievijā, un pēc tam nonāca pie secinājuma par savu neatkarīgo valsti. Bet šī mobilizācija bija nepieciešama. Tam bija nepieciešama tautas fronte. Bet arī varbūt tas nebūtu izdevies. Un šeit es gribu nedaudz, saprotams, man te pieteica, ka es tagad stāstīšu par visiem tā laika notikumiem. Ja es stāstīšu par visiem tā laika notikumiem, tad es domāju, mēs te pavadīt nevienu dienu. Es, protams, nevaru apstāstīt visas dienas. Bet tieši tas attiecas uz klaidu latviešiem. Jums pašiem ir dažādi klājas. Jūs paši labāk ziniet, kādi jums ir strīdi bijuši, kādi jums nav bijuši strīdi organizācijās. Bet es pats personīgi gribu noliekt dziļi galvu to latviešu, trimdas latviešu priekšā, kam pietika drosmes un apņēmības un izlēmības nevis atsvešināties, nevis izolēties no Latvijā dzīvojošiem latviešiem, bet braukt pie viņiem, tikties ar viņiem, runāt ar viņiem, aicināt viņus pie sevis. Pat neskatoties uz to, ka čeka minus pērkā. Pat neskatoties uz to, ka varbūt pati čeka savā stulbumā to organizēja, nezinu, ko domātam, ko tas viss novedīs. Bet tas bija ļoti svarīgi. Jo jūs nesāt atpakaļ uz Latviju, latviešiem, šo jūsu saglabāto vēsturisko apziņu, šo jūsu saglabāto mūsu vēsturisko atmiņu. Un tas bija ļoti svarīgi. Tas bija ļoti svarīgi, lai šis 5. leģions mobilizētos, konsolidētos un galu galā tautas frontes 2. kongresā skaidri pateikt, par ko mēs esam. Par neatkarīgu Latvijas Republikas valsts, nevis kaut kādu, bet tieši 18. novembrī dibinātās Latvijas neatkarīgās valsts atjaunošanu. Vēl vienu momentu es gribu pateikt, pirms man padzēru šis tribīnas. Saprotiet, tagad ir arī jocīgi, visās jubilejās parādās visādi dīvainības. Un tagad kad bija mums šī 25. gada diena, ziniet, internets ir tagad tāda vidi, kur katrs var rakstīt, ko grib, bet arī pat diezgan autoritatīvi, vai sabiedrībā zināmi cilvēki, kas nesauc viņu uzvārdu, sāk pēkšņi rakstīt tā. Ko jūs tur svinat, tos tautas frontes, to jubileju? Nu, kas tur bija? PSRS tāpat būtu sadrukus, mēs tāpat neatkarīgi būtu dabūjuši, paskatieties, kā tur dabūja visas pārējās PSRS republikas. Nu, kas tur tas liels varoņdarbs tā tautas fronte? Viss tur tāpat gāja jau, un viss būtu noticis pēc jums. Tad es pilnu atbildību gribu pateikt. Nē, bija iespējams cits scenārijs. Bija iespējams cits scenārijs, un šis cits scenārijs varēja realizēties 91. gada janvārī barikāžu notikumu laikā. Jo, ja nebūtu pastāvējis tautas fronte, labi organizēta, labi tīklota organizācija, cauri visai Latvijai, tad Latvijas tauta nebūtu spējusi 1-2 dienu nakšu laikā mobilizēties un nostāties Latvijas augstākās padomes aizstāvībā. Kā tas notiek? Ja tas nebūtu noticis, ja šīs barikādas nebūtu tapušas ap Latvijas Republikas augstāko padomu, un augstākā padoma būtu vai arestēta, vai aizturēta, vai izgaināta, vai kaut kādā veidā citādi padarīta par darbu nespējīgu. Jā, mums būtu neatkarīga valsts šodien, bet tā nebūtu 18. novembra Latvijas Republika. Tā būtu Rubika Latvija, Rubika Latvijas Republika. Tāda, kā šobrīd, piemēram, ir Baltkrievija, Lukašenko republika, vai es varu minēt citas PSRS republikas. Jā, PSRS būtu sadalījies, droši vien. Ne jau Latvija noteica to, ka PSRS visas citas republikas un Jeļcins kopā ar Ukrainu un Baltkrieviju nomēra savu sadalību Latvijas republiku. Bet mums nebūtu šī tagadējā 18. novembra atjaunotā Latvijas republika. Ja nebūtu bijis tautas fronts, ja nebūtu bijis barikāda, un arī, ja nebūtu tie daudzie trimdas latvieši, kā es jūs nosaucu, 2. leģiona armijas pārstāvji, kuri panāca to, ka pasaules sabiedrības uzmanību ne uz mirkli neatslāva par to, kas notiek Latvijā, gan pa barikādiem, gan pa puča laika, kad CNN tiešraidē rādīja nelaimīgo uzbrukumu iekšlietu ministrijai. Tas viss bija ļoti svarīgi, jo, ja tas nebūtu bijis, viss varēja notikt savādāk. Viss tiešām varēja notikt savādāk.
Tāpēc es domāju, ir goda lieta, ka mēs šodien pieminam Tautas fronti, un goda lieta, ka mēs Latvijas Republikas 95. gada dienu pietiekami stingri un cienīgi sasaistam arī ar Latvijas Tautas frontes dibināšanu 25. gada dienu. Un nobeigumā, es nezinu, mācītāji kungs, kurš te minēja, mana sirds nepieņem, ka ir tādi Amerikas latvieši, tādi Krievijas latvieši, ka ir tādi Latvijas latvieši. Manuprāt, ir tikai Latvija. Un es domāju, ka ļoti svarīgi, lai mēs ik katru brīdi to saprotam. Vēl viena lieta. Ja runājam par mūsu valsti, es negribu būt kaut kāda vārnas, kas kaut ko ķēr. Bet es gribu teikt, trešā iespēja mums netiks dot. Ja mēs vēlreiz pazaudēsim kaut kādā veidā savu valsti, es nedomāju, ka mums Dievs vēl dos, Dievs parasti saka 3 lietas, labas lietas, bet man liekas, šīs nav tas gadījums. Trešā iespēja netiks dot. Tas nozīmē, ka mums visiem ir maksimālais ieguldījums jādara. Maksimālie spēki ir jāpieliek, lai šobrīd mūsu atjaunotā Latvijas valsts plauktu, zeltu, lai viņa būtu droša, lai nekas viņu neapdraud un lai viņai būtu nākotne. Un nobeigumā, pat cik es gribētu visiem mums vēlēt tādu gaišu skatu nākotnē, un pat cik es runāju par vēsturi, tad es arī novēlu mums visiem draudzēties ar mūsu pagātni, jo tad nākotne draudzēsies ar mums. Dievs svētī Latviju!